Labrīt! Labrīt! Būs beidzot izskatās, ka kārtējais video būs pa ilgiem laikiem. Un esam mēs atlaiduši uz Gauju! Gauja. Vimbas. Visi jau ir atvimbojušies, jau kā ledus aizgāja. Sintie, šī būs pirmā vimbu cope. Jā. Jā. Man jau trešā. Video, diemžēl, no iepriekšējām reizēm nebija, jo negāja baigi spīdoši un arī nebija ne laika tur montēt kaut ko un tā, un tāpēc maz arī nesataisīja nekādus video. Bet, tā kā ilgi nav nekas darīts, tad beidzot jāuztais viens video no vimbām. Tur vējš pūš. Bija tik jauks, saulains rīts un pēkšņi atmaucās un kaut kāds vējš, nepatīkams augsts. Savilkām jakas. Kaut kāds vimba copītis arī jau ir. Pa tukšo man jau tur trīs tukšās jau kopumā. Jā, un esam tepat Valmierā. Šito tiltu droši vien visi valmierieši pazīst. Iepriekšējās reizes bija. Ir. Nu? Pa tukšā, ja? Jā. Ai. Tādi te tukšie sitieni ir nosīt tāt ārpu nost. Man arī laikam izskatās, ka bija. Jā. Un tie ietupsavers. Nu. Un tajā sērē iekšā tur. Iznāca. Man ir daudz tušās copes, jo es te tagad ar fīdergumiju mācos te ķert un tur ir daudz stiprāk jāpiecārta. Tas pats arī iepriekšējās reizes bija, ka man bija daudz tukšas copītes. Jo es pa švaku piecirtu, jo parasti jau tikai pacelu kātu un tās zivs jau ir pati piecārstās, bet tā fīdergumija bišķīt ir. Bišķīt vajag no piecirtienu. Divas iepriekšējās reizes bija krācītēs. Tur bija tā, ka atbrauc jau pa tums un īsti vietas nebija, kur sēdēt. Jo tur jau veči ar lukturīšiem sēdēja jau es nezinu no cikiem. Un tās krācītes, jāpamaina kaut kas, cik tad var braukt uz tām krācītēm tajās vimbās. Skatieties tālāk mūsu copi. Sāksim ieilgs barību. Pārpalikumi no iepriekšējām reizēm. Sarkanā vimba, dzeltenā vimba. Sākumā iejauksim tos pārpalikumus. Es apstāšos, cik par daudz sanāk. Ja kas tā vēl pieliks klāt. Zējāt, iepakojumi ir cieti, kaut gan lietot. To es mājās, kad attaisīta paka, aiztais ar to vakuma aparātu ciet, lai tā barība nezaudē savu aromātu vaļā stāvot, jo ilgāk laiku nav domāts braukt, copēt. Jā, te vajadzēs vēl klāt. Šo te iepakojami neatstājam. Un iemaisīsim ar šito te aparātu. Švarcīšu aparātu noreklamētais. Lai viņi bišķīt pasūcās. Ja noteikti vajadzēs vēl vienu vitrināšanu.
Tā kā mēs te neesam bijuši, tad tāda vietā aiz tilta ir un tur sēre ir un īsti nevar saprast, kur jāmet ir. Tāpēc iemetīsim bišķīt un apčamdīsimies, kas tur ir apakšā. Kur tad tur īsti ir jāmet. Nē, nu tik tālu es noteikti nemetīšu, gan arī otrā krastā iemet. Nu, tur kaut kas. Nē, tur sākās tā sēra. Redzat, tev arī bišķīt tur ir. Tad tev jāmet, nu, tur, kur es iemetu apmēram tuvāk, nē, jo reku arī tā kā var redzēt, ka ieķerās viņš tas aiz tilta, tā sēra, viņa tā kā aiziet bišķi iekšā. Un tur es tās sēras noteikti nevajag mest. Tur nekā nebūs uz viņas. Vajag aiz. Barība gan arī sausa. Vajag spiešaut vēl klāt. Mazliet šito krāsainās plovā. Un zaļos. Bet zaļos liksim vairāk. Prasījās vēl vairāk tie zaļie. Viss. Švarcīts vai iet atpūsties. Šitādi te trauceņi forši. Tad tur mēs sadalīsim barību. Dot. Viens man, viens Cintijai. Tā, redzēji, kāds paši tā trauciņš ne? Tā, un vēl līdzi mums, kas mums ir. Vecie pinki. Lielākā arbiņā baltajiem. Tos liksim iekšā arī barībā. Uzliet kasteri. Un diva veida garneles. Nu, ar tām garnelēm es nezinu, kā būs. Jo iepriekšējās reizes arī baigi slikti garneles ņēma. Vairāk ņēma tā kā baltos un pinkus. Bet, nu labi, te palicis no iepriekšējām reizēm, tad to arī paņems paprovēsi, vai nu ir, vai nu nav. Un Cintijā ir zivs. Otram kātam mēģināja klips izmest. Un tikmēr jau pirmais kratās. Opa! Tas krasts ir, kāds ir. Nedēļu atpakaļ te vēl bija tā vimbiņa. Neizskatās. Jā, varbūt arī ir. Izmantosim šitādu te. Te baigas milšēnais un tāds. Lai mēs to zivi tur riktīgi pa feino varam. Un tāds te paklājiņš. Un tāda aizdomīga. Nu, paskaties, 30, gandrīz 35, ja viņi to šņukuri izstiep, tad ir 35, ja ne, tad 34. A cik mums vajag? 30. Jā. Nu, ko tu vari teikt tagad? Es dabūju pirmā. Kamēr mēs tur sējāmies, un tur laikam copīdi bijusi, ja viens bija tukšs āķis. Cintija pirmo reizi tikai vimbās, tā kad sen jau visi liek tos kārtus nost. Jā, kas tad būs tagad? Kurš tāds ir šitā tagad darīsies?
šitā jau ir smukāk. Šitā ir tā- Pēc sajūtām viņa arī uzreiz. Necēl augšā to kātu. Atkal to pašu sarkano paņēma. A tu nemaz otru vēl neesi iemetusi. Un tad Cintijai tādi groziņi. Iepriekš es ar tiem groziņiem makšķerēju. 70 grami tagad iedevu Cintijai. Jo man nav līdzi tādas 70 gramu barotavas. Man ir vai nu 50 vai 120, vai 90 vēl laikam, varbūt 90 tad noteikti nevajag. Un sev uzliku 2,80. Jo tādas katra savādāk. Es tam parādīšu, kādas man tās barotās. 3,7 kaut kas tāds. Viņš ir tā normāli. Es zinu, kas ir... Likšu tā? Jā, būs tā kā man. Nesu vingu noķēru. Nesu viņu man tā, hop, izlaic no rokām un tieši upē krita. Un es ar uzsmeļamo uzsmēlu viņu gaisā. Tad es ņēmu, metu iekšā tīkliņā un pret bortu un gandrīz 2 reizes vienu to pašu vimbu pazaudēju. Atkal man rokas jāmazgā. Es zivi neesmu noķēris, bet jau 2 reizes jāmazgājās. Viena man ir šitāda barotava. Pagājušo gadu jau nopirku jau, tas tā kā domāts kantīm, ja, ka viņu tā kā velkot ceļās augšā un neļauj iedurties. Kaut gan nezinu, es tikko vilku un viņi tomēr tajā sērītē tur tā kā bišķi ieķērās. Feeder koncepts arī 80 grami. Un man arī viens zaļais spoguļu āķis ir tāpat kā Cintijai. No otras uzliku tādu zaļu plastmasas marmišku. Uz abām divām bija noēsti baltie bija. Kamēr mēs ar Cintiju tur vilkām zivis, tikmēr kāds jau manī noknebinājis abām divām. Čuks. Kā te putniņi čivina visu rītu. Rītīgi nāk vasara. Tā tieši jaku vilku. Kā saulīte pazuda un tāds vēs. 3,5. Un to grāsni puskaļ. Nu, paņēmu šito zaļo. Zaļo spoguļāķi vai balto. Man arī vinbats, tad to parādīšu kāda. Tirī! Viņš tāds kārtīgs sitiens bija un tagad ik pa brītiņu kaut ko ievibrēja. Kaut kas jāpēc. Nebūs. Uztirinu. Klusums. Pēc pāris minūtēm atkal uztirinu. Un pēc tam jau tur visu tur ir tukša apakšā. Tāpēc tad nav tādi kārtīgi tie ņēmieni, kā viņi paņem. Un no 4 copēm viena zivs tikai 3 pa tukšo. Cintijai bišķi labāk no 3 copēm 2 divas ir. Viena pa tukšo bija. Varot to gan tā kaut kā štruntīgāk iepildīt. Es jau domāju, ka taisies pārmest vienkārši. Tev ir jāsaka, ka tu izjūst. Tā, lai visi dzird. Vai šitā gan ir tāda.
Bet ir 32. Labi. Atlaist jau tāpat varēs, ja nu kas. Pantī tur iekšā iznāk. Kas pa nikni, ne? Ej, uzsnāk. Ir. Es jau domāju, ka viss tās topītas beigušās. Ko darās nevinēja? Nē? Paskaties. Gandrīz uzsmēl arī tevi. Normāli viņi. Kaut kāds 3-5 ir. Trīs, 4. Tī kopā tārpiņa iedot. No šitās vietas tādā pašā veidā man. Ja? Līdz upes vidēm. Mēģinās kaut TikTok video sataisīt. Yes! Un atkal tajā te sērē iekšā. Iznāca. Tāpatās ar visu to barotavu. Ir! Yes! Stāsti, kas tā tur bija? Nu? Vēl kaut 2 zivis. Duplets, Sintie. Ar to mazāko es piepalīdzēju izvilkt, bet abas reizē bija. Uzvies par šo. Tā jau taču šķērisnieku vēl. To mazo var nemērīt. Nemērīs to lielā. Pošvies tos pa boto. Grasni. Nav 40 priekš tevī. Deguntīm pieliec klāt. 3,9. Tā darīja, ka savs izžūs, ne? Tajā vējā diezgan ātri pažūs. Tepat kaut kur dziļi. Aizlidoja. Nē, tagad viņš mums nedziedās. Nē, viņš aizmuka uz otru kratu, tagad viņš tur dziedās. Baļķim. Tagad tur dzied baļķim. Tā. Sintija iebēra dzīvās tārpiņas barībā iekšā. Viņa redzēja kā uzreiz tā. Kas te notika. Es paņemšu, paprūvēšu viņus sagraizīt un tādā veidā iebarot. Ielikt barotavā. Tādas te šķērītas tārpiem. Nolās porcijas.
Ja tā ir rauda, tāpēc tā maziņa. Man pagājušais krācītājs bija vēl bišķi lielāka rauda. Domāju, ka arī maza imba. Bet nē, tāda, smuka raudiņa. Uzgrīz par raudu. Šito arī ieliks ķeselē, lai apdomājās. Čiks. Operācija izdevusies. Aizgāja? Vai pa tukšā bija? Tas strauji, iet. Es arī, man tur viena copa bija, to es nogulēju. Viņš kaut kā nepaņēma to feeder gumiju. Un otru atkal pa niknu piecirta, tā ka sajūta, ka galā ir tā zivs un viss. Nu, kas pa sitienu bija atkal. Nebūs. Jā. Un man tur, es nezinu, kas man tur visu laiku bakst. Nu, kas tur? Kas tev ir, ja? Jā. Tā ir manējā. Nē. Viņi man paēda tārpiņu, es vairāk neiedevu tārpiņu. Tā domā, ka ir tāpiņu neizsaka. Abā! Nu ko, Sintijai ir norma. Viss brauc mājās. Atstāja man tagad kādu zivu. Normāls izmērs. Nek jau paliek tumši, vai redz kā? Sākumā, kad tās pirmās mēs ķerām, spīdīgas bija. Sudrabots tagad jau lēnām tumšas paliek. Cīnīties. Tas ir normāli. Tas ir normāli. Man ir 3, viņai jau ir 8. Un tad tu brīnies, kāpēc tev neņem līdzi. Es neraucu līdzi. Neņem līdzi. Nu, ko paņēma? Zaļo vai sarkanu? Zaļa. Zaļa tagad. Tu pirms tam man likās, ka sarkano vairāk ņem. Jā. Zini, ko man ņem? Neko? Neko man neņem. Ir? Ja es viņu paspēju piecirst, man atslābinājās. 9. Es nepaspēju 8. pieklikšķi. Smukāk. Tā jau kaut kādi 3,6, 3,7 vismaz iet. Ā, tu saki, ka nebūs jautrība. Redz, ka ir jautrība. Vēl negribēja celties no rīta. Ne? Bet bija agrs. Pukstēja un urkšķēja. Vēl vai nebraucam? Nebūs jautrība. Paskat, kas bija jautrība. Līdzīgi. Man liekas, tu šmalcēs, tu pa daudz tur klikšķi. Deviņas. Mums vēl viena un ir 2 normas. Un tad, Pak 7? Nē. Tur, jā. un tad jāsāk tās maziņās tur ķeksēt ārā. Tās 3 divnieces jāmaina pret šitādām te 37, 38. Un man, ko man te rāda? Man liekas, man viņš salūzis. Neklikšanās, tikai pie 3 apstājās.
Zini, ko es izdarīju? Es nezinu, tālāk. Jā. Es paņēmu Tu neapsit manējos viņu. pusotru metru paņēmu tālāk no tās smilšu čupas. Un paņēmu putuplastu. 35, 36. Jā, priecīgs. Jā, man ir vīnā. Ceturtā. Jā. Nu ko, divas iet atpakaļ. Protams, abas, ko mēs paturēsim, ir maziņas. Viena tieši 30, otra 31. Bet abas ieda tā āķi, ka tur, nav. Abas ir gatavas. Uz mājām točni divas maziņās tagad iet. Tāpēc, ka es tādas atpakaļ tiešām nemetīšu. Kāda jēga, ka viņas tepat vēderiem uz augšu aizpeldēs. Abiem diviem tagad jāliek pavadiņas. Abiem diviem paņēma zaļo spoguļu āķi. Var krāmēt atpakaļ un dot tālāk. Tā, kas mums te ir? Pasadiet. Uz 3 kātiem reizē. Tak. Šitā vai iet atpakaļ uzreiz. Fuj! Sivēns. Piešļakstīja mani. Tak. Šitā arī ir. Šitā arī dodās vaļā. Labi. Mainīšana. Es arī tagad varu kā Sintī darīt tur no rīta. Klik, klik. Redziet, man ir norma. Lēnā garā, bet es arī dabūju normu. Un uz abiem reizē paņēmu. Vienīgais, kas tagad ir baigi sākušas ierīt uzreiz. Jo to vienu, ko es pirmo piecirtu, tur bija tikai viens sitiens. Es viņu uzreiz piecirtu un viņai jau bija viss āķis dibenā. Ir. Trīs, 4, 3, 3 ar pusi. Šitā iet arī. Tā kā būs tāda 3, 8, 40, tad mēs tur paskatīsimies kaut ko samainīt vēl. Šitās te līdz 3, 5 visas atpakaļ. Tur nav pat ko mainīt. Buļk! Aizgāja. Wow, kas te ir? Taču nolikšos te šodien. Pie bambuļiem. Šitā jau ir smuka. Šitā ir smuka. Tur būs jātais atkal ķesela vaļā. Un kurš tam man kāds ņēma? Man abi divi tur sametās. Nē, uz otra kāta izrādās man. Tur kaut kas niknāks. Vismaz liekas, ka nikns. Es nepareizo kātu paņēmu, viņi man tur abi kaut kā sakrustojās. Nav, man ir mazāk nekā tev. Tak. Nu šitā laidīs atpakaļ uzreiz. Tad smuka izskatās. Dresna. Jāiet tīkliņš vilkt ārā ir, ne? Šitā jāsamaina. Vai cik viņa? 3,7 gandrīz, ja? Jā. Jau gribēju tīkliņu, redzēt, tādēļ atpakaļ tīkliņu. Nu ko, katram pa vienam klikšķim vēl klāt.
Jā! Un ko paņēma tagad? Sarkano. Tagad atkal sarkanu sāk ņemt. No rīta ņēma sarkano, tad pa dienas vidū zaļo, tad atkal tagad sarkano. Nu, kas tur ar to jautrību bija? Jau 2 normas un pāri jau iet. Jau pulkstens cik ir 12 laikam, jā? Pusdienas. Pusviens? Jā. Nu, mēs atbraucām 6. Kamēr sataisījāmies, nu, varēja būt bez 20, kaut kādi 7. Nu, sanāk bišķi vairāk kā 5 stundas. Man ir mazliet virs normas, un Sintijai jau ir virs 2 normām. Neteiks, ka baigais grābiens ir, bet nu, 2 iepriekšējās reizes man pat ne tuvu ne tik labi nebija. Ar roku darbiem nodarbojies. Jā, tamborē. Un briesmīgs tas tīkliņš, man visu laiku ieķerās. Jāņem ir gandrīz tas līdaku tīkls, tas gumijotais. Jā. Paliela, bet nu, labi. Tas, kas mums tur ir, tad ir, ja kāds krancis ierīs, tad samainīsim. 3,7. Labs izmērs. Labāks kā 30. Ne? Bet, nu, neko darīt. Beigtu zivi jau mēs atpakaļ nemetīsim. Kas te mums no tiem 3 centimetriem tur? Nē, 7 centimetri. Tas jau ir jau. 7 jau ir, jā. Nu, kaut ko pamazām sāku pieknebināt Sintijai klāt. Pāris zivis uz to putuplastu bija. Bet, nu, neteiks, ka putuplasts baigi izvilk to situāciju. Tāpat tur lielākā daļa zivis uz zaļo spoguļu āķīti. Garneles vairāk nelieku. Es domāju, ka tur diži jēgas nebūtu. Kā ar baltajiem. Baltajiem tāpatās var kaut ko pieķert. Tā bremzīte tik vaļā. Ir. Es teikšu, priekš 150 tā fīdera. Tie ir normāli. Visu to zivi jūt un nekāda vaina šim fīderim nav. Lētais fīderīts, bet savu darbu dara. Kamēr Sintī tur gozējās tur plaukstošajām puķēm, tikmēr es viņas zivis tur jau grāvā. Labā! Nāķīt jau pats izkrita. Šis jau normāls izmērs, pats izskatās. Pak. Man patīk jums tur lēkāt baigi. 3,5. 35. Nu, dodies. Un atkal tajā smilšu čupā iekšā. Iznāca no smilšu čupas un zivs arī aizgāja. Jau kurā zivs tajā smilšu čupā paliek. Celt cik augstu gribi, bet nu nevar pacelt. Tā smilšu čupa ir tik augstu, ka man ir jāiet otrā krastā. Zilu sagribēja. Nezinu, vai tur krāsā ir kaut kāda nozīme vai nav. Tā tārpiņa. Nāciet čurpulīt, iedosim kopā tārpiem. Gaļiņu. Un atkal kas pa pūtienu, nu. Paskat, kā man tā pavadiņa tur pilnīgi taisni gandrīz.
Nu, var nes kuro piegājienu. Tad dabūju viņu. Abā! Šnobeli. Čučubri. Nu, kāpēc viņas man šitā te sit? Rīktīgi rasti uzšauja un pilna seja. Nav, kad vien trakāk un trakāk virsū. Tur vispār tās copas īsti pat neredz. Tur kaut kas ik pa brīdim pārmetu un man jau tur ir tukšs. Jau noknibinās. Jābūt. Čik, čik, čirик. Ir otrs. Es taču teicu, ka es nolikšos. Nolikies, ja? Jā. 3, 2, nē. Так. Riktīgs, normāls kukainīts. Abas vimbas. Tā jau arī ir. Habā. Tev līdz atnesīšu otru porciju vēl. Tak. Te ir otra porcija. Rauda kāda. Tā mēs pabeidzam šodien. Pēc pusdienas laika baigi švaki tās copas. Kaut pāris zivis laikam mums iznāca pēc 12. Un principā viss līdz tam pusdienas laikam. Man ir 10. Man nav mikrofona. Un man ir 18. Jā. Vēl bišķīt, ka 3 normas būtu savākusi. Nu, tādas te. Lielākā, bišķi mazāks arī. 14 brauks uz māju. 2 normas. Un tad jau samarinēsim, paprovēsim kādu jaunu recepti. Un tas arī viss. Tev vimbu sezona sākās un uzreiz beidzās. Atklāja un nobeidza ar 18 zivīm. Nu tad jau teiksim, tā visiem. Tā. Čau, čau! Līdz nākošajai reizei.